kāpēc bērni raksta citādāk nekā pieaugušie, un kāpēc tas rokraksts tik ļoti izmainās no bērnības līdz pieaugušam vecumam? Vai es kādreiz domāju par to? Patiesībā ir tā, ka bērni, tad, kad sāk mācīties rakstīt, tad viņi nevis raksta burtus, bet zīmē. Reāli zīmē burtus. Tas ir iemesls, kāpēc bērni var uzrakstīt ļoti sarežģītus tekstus, bet patiesībā viņi vienkārši pārzīmē burtus. Un tad aptuveni ap 7, 8, 9 gadi, kā nu kuram, bērnam sāk mainīties rokraksts un aiziet kaut kādas citas burtu formas, nevis tās, kas ir standartā rakstītas. Tas ir tāpēc, ka tas ir laiks, kad bērna personība jau sāk nostiprināties, raksturs nostiprināties, veidoties, un attiecīgi vienmēr mūsu rokrakstu diktē mūsu raksturs. Un tas ir iemesls, kāpēc nav 2 vienādu rokrakstu pasaulē, un tas ir iemesls, kāpēc bērnam mainās rokraksts burtiski pa nedēļām, jo viņš ļoti strauji attīstās. Ļoti strauji pilnveidojās, tāpēc arī tas rokraksts mainās. Un tad jau pieaugušā vecumā kaut kādā brīdī nostabilizējās, bet tik un tā mainās. Un es domāju, nevis lielumā un slīpumā izmaiņas, bet tieši burtu formās. Pieaugušiem tas ir daudzreiz lēnāk, bet līdz pat 30 gadiem, kamēr personība ļoti strauji attīstās, ir rokraksts attīstās līdzi. Un tieši tāpēc bērni raksta citādāk nekā pieaugušie.